Es nesaucu mājkalpotāju, man tādas nav, bet es aicinu es cenšos piesaistīt jūsu uzmanību, jo tikai tagad vairs ar trokšņiem, ar negaidītām rīcībām varam pievērst citu cilvēku uzmanību, un cik tas muļķīgi ir. Tev noteikti arī tā ir nācies, ka tu runā ar kādu cilvēku, un viņš tev vienkārši atbild kaut kādā, it kā draudzīgi, un it kā tur, kaut kāds tur lielais draugs un atbalstītājs, bet reāli tur jūt, ka tā ir tikai standarta frāze, un reāli nekas tur no iekšas nenāk. Augsts, standarta tāds šablons. Tāpatās, ja tu runā ar kādu, un viņš tev tikai atbild, un vienlaikus skatās internetā kaut ko tur raksta vai kaut ko, vai tu runā pa telefonu ar kādu, un tu dzirdi, ka viņš kaut ko dara, kaut ko citu. Es saku, labi, tad parunāsim citā brīdī. Nē, es tevi dzirdu. Nē, tu mani nedzirdi. Un ko es ar šo kontentu, ko es daru šajā kanālā, es gribu runāt par cilvēkiem, un es gribu noturēt to cilvēcisko kvalitāti, kas mūsos vēl pagaidām kaut kur ir. Neļauties tam, kas notiek šobrīd, neļauties tādā ziņā, ka doties pilnīgā atkarībā. Noturi to cilvēcīgo, cilvēcīgo kvalitāti. Paskaties otram cilvēkam reāli acīs. Vai esat pamanījuši, ka cilvēki runājot viens ar otru parasti vairs acīs neskatās? Un tad, ja kāds tev ieskatās acīs, domā, kas te notika? Kaut kas ļoti dīvains. Un tā ir tā cilvēciskā savienošanās. Mēs jau it kā varam vest sarunas un runāt, un it kā viss jau formāli virspusēji notiek. Bet reāli komunikācijas nav. Un tāpēc es gribu arī teikt par visu šo mākslīgā intelekta izaugsmi. Viss ir super un fantastiski, bet es aicinu arī cilvēkus taisīt savu kontentu. Pat ja tu esi visšausmīgākajā, netīrajākajā treniņtērpā, vissaņurcītākajā izskatā, taisi savu reālo kontentu, jo kādam tas būs svarīgi. Svarīgi cilvēciskā līmenī paskatīties, ka jā, mēs neesam perfekti, mēs neesam kā tas ideālais mākslīgais intelekts. Un tā ir mūsu burvība. Un es aicinu par šo ļoti padomāt, uzturēt cilvēcisku, kvalitatīvu, dziļu komunikāciju un noturēt to cilvēcīgo. Ja? Noturēt savu klātbūtni, reālu, cilvēcīgu, taustāmu. Paldies par uzmanību!